2013. gada 10. janvārī ar koncertu un balli Rīgas Latviešu biedrības namā Latvijas avīze atzīmēja savu 25 gadu jubileju. Sveikt šajos svētkos Latvijas avīzes darbinieks bija ieradušās arī vairākas valsts amatpersonas. Mīļā Latvijas avīzes vadība, Latvijas avīzes kolektīvs, klātesošie viesi. Man ir patiešām liels gods Latvijas Republikas Saeimas vārdā sveikt tādā skaistā jubilejā 25 gados, kas ir vēl ļoti maz, bet no vienas puses jau uzliek tādu ļoti lielu atbildību. Un ja ik viens Latvijas cilvēks katru dienu dzīvo ar rūpēm, viņš dzīvo ar rūpēm par saviem tuviniekiem, par savu ģimeni, par savu sētu, par savu novadu, par savu valsti. Viņš katru dienu domā tos darāmos darbus un sapņo tos izsapņojamos sapņus. Bet ne lielos darbus, ne mazos sapņus nevar īstenot, ja cilvēkam nav informācijas. Un Latvijas avīze ir tā, kas 25 gadu laikā ir varējusi ienākt ikvienā visatālākā Latvijas nostūrī pie ikviena cilvēka un dot viņiem šo informāciju. Gan informāciju par to, kas notiek šodien, kas notika vakar, informāciju par to, ko mēs politiķi darām vai nedarām, informāciju par to, ko vajadzētu darīt. Atskatoties uz šiem 25 gadiem Latvijas avīzes vēsturē, gribētu uzsvērt faktiski vienu lietu. Jautājumu par nacionālo identitāti un par nacionālās identitātes stiprināšanu. Un nacionālā identitāte tas nav tāds jautājums, ko var stiprināt tikai ar uzrunām svētku reizēs vai svētku udinošanām valsts svētkos. Tas lielā mērā ir ikdienas darbs. Faktiski katru dienu atgādinot par mūsu pamatiem, atgādinot par mūsu vērtībām, par mūsu vēsturi, tradīcijām, jo tieši tādā veidā mēs varam attīstīt un nostiprināt savu nacionālo identitāti un savā vēsturē un tradīcijās smelties spēkus tālākajai attīstībai. Un jāsaka, no Latvijas mēdīju lauka tieši Latvijas avīze ir tā, kas šo darbu veic viskonsekventāk un visskaidrāk. Gan ar savu patriotisko nosaukumu, gan ar skaidro nostāju, saturu, lielā mērā arī ar uzsvaru ne tikai uz Rīgu vai lielajām pilsētām, bet arī uz reģioniem. Un mēs redzam, ka pēc šāda mēdīja ir arī pieprasījums. Ne jau vēl, ka Latvijas avīze jau daudzus gadus ir abonētākais un lasītākais Latvijas preses izdevums. Un mēs redzam, ka ir liels pieprasījums arī pēc citiem izdevniecības lauka avīze izdevumiem. Pasākuma gaitā tika atvērta arī Latvijas avīzes 25 gadu jubilejai veltītā grāmata Latvijas avīzei 25. Grāmatas 5 nodaļās stāstīts par avīzes attīstību kopš 1987. gada, kad tapa pirmais avīzes numurs, kas tolaik vēl saucās Lauka avīze. Bagātīgi ilustrētajās grāmatas lapusēs var lasīt par avīzes sabiedrisko darbību, saziņu ar lasītājiem, kā arī par citiem lauka avīzes izdevumiem un grāmatniecību.